Augšdaugavas novada Višķu pagastu apciemoja delegācija no Krāslavas novada, lai smeltos pieredzi automatizētu katlumāju darbības jomā. Višķu pagastā jau vairākus gadus darbojas 2 automatizētas katlumājas, kas apkurina gan pašvaldības iestādes, gan pagasta dzīvojamo fondu. Kad uzbūvēja Špoļu ciemā jauno moduļu tipa katlumāju, tad palika tas viens operators. Šajā, tas 19. gadā bija, šajā katlumājā vēl strādāja tie 4 plus 1 rezerves operators. Izpētot, cik efektīvi ir tomēr tā automātika strādā un mazāk prasa cilvēka resursu, tad pēc gada tika veiktas šeit papildus renovācijas un automatizācija. Tā rezultātā sanāca tā, ka uz 2 katlumājām pilnīgi pietiek ar vienu operatoru. Tā ir jau 5. sezona, kad šī katlumāja darbojās, un principā pagastam tas ir devis tādu lielu ieguldījumu apkures sistēmas sakārtošanā, kur mums ir arī ekonomija uz to, ka mēs ieekonomējam arī apjomus uz šķeldu, un arī uz cilvēku resursu, jo nav noslēpums, ka šobrīd arī katrs cilvēks ļoti grūti darbinieku atrast, kas varētu darboties un strādāt katlumājās. Šāda pieredze aizgūta no kolēģiem Igaunijā, kur viens operators apkalpo 6 katlumājas. Visa informācija nonāk telefonā vai datorā, lai var sekot līdzi katlumājas darbībai un ātri rēģēt dažādās situācijās. Abas katlumājas apkalpo tikai viens operators, kuram tas prasa maz laika, atliek vien pieslēgties telefonā katlumāju datoram un pārbaudīt, vai viss labi. Klātienē vien jāierodas, ja tiek atvesta šķelde vai jāveic kādu detaļu maiņa. Ar šiem katliem tas katlu kurinātājiem ir jābūt zināšanas arī datoros, jo viss ir automatizēts. Visi paziņojumi, viss tiek nosūtīts uz telefonu, no telefona arī vadība notiek viņai, ja tu neatrodies uz vietas. Principā darbs nav sarežģīts, vairs nav tie laiki, kad vajag ar rokām, nezinu, tur šķeldu grābt un skatīties un visu. Šeit jau to visu dara dators. Jaunās iekārtas ļauj taupīt ne tikai uz cilvēku resursu, bet arī uz kurināmā rēķina, jo maksa par kurināmo piegādātājiem ir atkarīga no šķeldes kvalitātes. Piegādātājs piegādā šķeldu, atkarībā no piegādātās šķeldes kvalitātes arī ir siltuma atdeve un saražotais siltums. 2. gadu mēs veicam iepirkumu, šķeldes iepirkumu siltumam, bet iepirkums tiek veikts uz megavatu stundas. Tas ir saražoto megavatu daudzuma. Megavatu stundas tiek fiksētas pēc siltuma skaitītāja, uzsākoties sezonai, tiek fiksēts fotofiksācijā, tiek fiksēts radījums, un katra mēneša pēdējā vai pirmspēdējā dienā tiek operatoram ar piegādātāju tiek atkal fiksēta fotofiksācija, kurā jau tas saražotais megavati tiek piestādīts rēķins, un mēs norēķinamies. Mazākā katlumāja ražo siltumu Špoģu vidusskolai un mūzikas un mākslas skolai, kā arī Špoģu ciema mājām, bet lielā katlumāja gādā par siltumu Višķu ciemā. Abu jaudas esot pietiekošas, lai varētu apkurināt vairāk māju, taču tamdēļ būtu jārenovē vecās siltumtrases. Tomēr Jānis Proms uzskata, ka viss ir iespējams. Šeit varbūt arī tas savā veidā problēma ir tas, ka tas apkures tarifs liels, teiksim, tādā variācijā, bet jārēķinās ar to, ka mums energoresursi lētāki nepaliek, un ja padomā to, ka mēs tos 5 gadus atpakaļ nebūtu veikuši šīs visas darbības, kas ir šobrīd izbūvētas, mums tas apkures tarifs būtu vispār kosmisks. Es nezinu, pat nevaru iedomāties, cik tas būtu dārgs. Pieredzi šādu katlumāju izveidē un darbībā vēlas gūt arī krāslavieši. Krāslavas novada dūmas priekšsēdētājs Gunārs Upenieks atzīst, ka pašlaik aktuāla problēma esot Dagdas pilsētas vecā katlumāja, tāpēc ar steigu jāmeklē risinājums. Mums problēma tur konkrēti ir malka, teiksim, jā, plus tie uzreiz ir darba spēks ir vajadzīgs nopietnas, jā, nopietnas skaits. Šodien ar cilvēkiem, resursiem ir problēmas, plus jābūt profesionāļiem.
Un, protams, uzticamība, ka šeit var uzreiz norēģēt. Tur jāskatās, ja kaut ko palaidi garām, var slikti beigties. Bija tāds moments, ka mēs aizrāvāmies, mums vajag draugus tur Vācijā, tur Itālijā, Polijā un tam līdzīgi, bet ir labas lietas pie kaimiņiem, kur, es domāju, arī var ļoti normāli parunāt, paskatīties, kā tas darbojas. Tā ka mūsu mērķis ir paskatīties labo, uz to mums jācenšās, jāiet. Prieks par kolēģiem, kas var pamācīt mūs un kas tik tiešām redzams, ka tas ir objekts. Jā. Vizītes laikā Krāslavas novada domes delegācija iegriezās arī Latgales industriālā tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietā Višķi, lai redzētu, kā notiek korpusa renovācijas darbi un iepazītos ar skolā īstenoto izglītības procesu.